Sveiki, dabas draugi! Šoruden mums priecē ar feinu laiku. Pastāstīšu, ko vēl var savākt. Ko izmantot savā gan virtuvē, gan veselības uzlabošanai, gan arī var skaistuмкopšanā daudz ko izmantot. Mūsu meži un pļavas ir pilni ar savvaļas augiem. Tās ir mūsu dabas dāvanas. Mēs šajā lekcijā iepazīsim dažus no populārākajiem mums zināmiem savvaļas augiem. Un būs citi arī daļai savvaļas augi, jo ir dārza bēgļi saucamie, kas, ir kā vēsturiski nav bijuši, bet, ir ienākuši mums dabā. Un šie savvaļas augi var kļūt par garšīgu un veselīgu papildinājumu mūsu ēdienā. Kāpēc vākt savvaļas augus? Tie ir daudz bagātāki ar vitamīniem un minerālvielām nekā mūsu dārzeņi un dārza labumi. Turklāt tie ir ārstnieciski, un ar tiem mēs arī varam dažādot mūsu ēdieniem garšu. Mēs arī ietaupām naudu, izmantojot dabas dotās dāvanas, sagatavojam krājumus ziemai, un kur vēl veselības labumi. Mums nebūs jātērē nauda arī aptiekā. Dabas veltes sastāvā esošās vielas darbojas sinerģiski, citu papildina, un mūsu organismā tās labi uzsūta. Arī ilgspējība ir, ja mēs izmantojam dabas augus. Mums nav jāiet uz veikalu, mums nav jāpērk iepakojumos garšaugi. Mēs varam izmantot to, ko dod mums daba. Svarīgi atcerēties, jāiepazīst augi, kurus mēs lietojam. Izmantojam dažādas aplikācijas, izlasam iepriekš papildu materiālus, vācam tikai tīrās vietās, nevācam pilsētās, nevācam pie lauksaimniecības zemēm, kur tiek izmantot pesticīdi un dažādas citas ķīmijas. Nevācam arī aizsargājums augus, lai viņi varētu turpināt dzīvot, vairoties. Tāpēc iepriekš arī iepazīstamies, kurš ir aizsargājums un kuru drīkst vākt. Nevācam pārāk daudz, jo īstenībā mums daudz mums nevajag. Ja svaigu augu mums tikai vajag saujiņu, tad kaltēt augu vispār vienu teikaru pietiek pievienot ēdieniem. Nevajag neko pārspīlēt, arī lai paliek dzīvniekiem, citiem varbūt cilvēkiem, un arī iespēja augam atjaunīties. Nekad nevācam augu, ja viņš tur viens pats aug, tur ir daudz viņu. Turpināsim no rogām. Sāksim. No visām ogām, kā jau mums zinām, mēs varam gatavot dievārījumus, sulas, sīrupus, varam kaltēt, saldēt. Vēl viens veids rogām, ko var darīt, izkaltēts, mēs varam samalt miltiņos. Un šos miltus mēs varam izmantot pievienot dažādiem konditorejas izstrādājumiem, pankūkām. Varam dekorēt arī kūkas ar šiem krāsainajiem miltiem. Pievienot arī pie dzērieniem, saldējumu. Arī varam dažādot citus ēdienus ar ogu pulveriem. Gan salātiem, gan zupām, gan saltējumiem mēs viņus varam izmantot. Visas ogas ir bagātas ar vitamīniem, minerālvielām, un tās arī ir katra kādām ārstnieciskām vajadzībām noderīgi. Brūklēm, piemēram, stiprina asinsvads un sirdi, dzērvene urīnceļa infekcijām. Abas šīs ogas var arī uzglabāt vienkārši sausas saliekot kādā kastē, uzglabājot vēsā sausā vietā, vai turēt ūdenī, arī var turēt pagrabā vai leduskapī. Pīlāģi mums palīdz veicināt gremošanu, urīndzenošanu, asins apturēšanas īpašības. Jāzina par pīlāģiem vienu lietu. Tie satur parasorbīnu skābi.
tā var izraisīt, tā lielos daudzumos var izraisīt mieru bojājumus. Nu, neko nevajadzētu, protams, lielos daudzumos lietot, bet, nu, no šīs vielas mēs tiekam vaļā, ja mēs pīlāžu saldējumu vai karsējumu. Tad viņi pārvērš par sorbīnu skābi, kas vairs nav kaitīgi, bet tieši mums ir noderīgi veselībai. Un, ja grib pīlāģiem rūgtumu noņemt, tad ar labāk mums iepriekš saldēt. Mežrozītes. Mums ir savvaļā divu veidu mežrozītes, ir mūsu pašu vietējā suņa roze saucamā, un ir ienākusi krokainā roze, kam ir lielāka augļa, bet viņiem mums te pārņem viss. Mūsu vietējo suņa rozi. Mežrozītes stiprina asinsvadus, nervus, arī sirsniņai ļoti labi, samazina nogurumu. Mežrozītes ogas var kautēt veselas, bet tad izmantot tējām. Bet, ja gribam malt pulverī, tad tās ir jāgriež uz pusēm un jāiztīra sēklas un sīkie matiņi, kas tajos ir. Jo šie matiņi var kairināt mums ļoti ātri. Tad ir tāda oga kā irbanīte. Svaiga viņa nevisai garšīga, skāba diezgan, arī pat ne garšu. Bet sēkliņas forma viņai sirsniņas formā. Tas jau vien norāda, ka šī oga ļoti laba sirds veselībai. Arī depresijai, nervu sistēmas slimībām ļoti labi palīdz. Šo ogu nedrīkst lietot grūtnieces, podagras slimnieki, nierakmeņu gadījumā un nieru iekaisumu gadījumā. Arī cilvēki ar zemu asinsspiedienu nedrīkst lietot, tātad viņi pazemina asinsspiedienu. Tad ir bārbelītes šeit. Bārbeles ievāc noteikti gatavas, nedrīkst negatavas vākt, nebūs labi, būs vemšana. Tad šo odziņu var izmantot kautēti pie rīsēdieniem, risoto, putrām, plovam, var arī gaļas mērcēt, zupām, upātiem un arī konservēšanai izmantot. Tad jau visiem zinām ir aronija. Aronija samazina asinsspiedienu, tā kā viņa tāda tumša, tur ir ļoti daudz antioksidanti, kas aizsargā mūsu organismu no brīviem radikāļiem. Ja uztaisam pulverīt, ļoti smuks vilā pulverīts, arī var iegūt interesants krāsas gan kūkām, gan kremiem, gan saldējumu, gatavot, iekrāsot. Tad ir vilkābeles. Vilkābeles ar mums ir dažādi veidi. Ir šķētlapu, divirbuļu un asinssarkanā vilkābele. No visām var vākt augļus. Vilkābele ir sirds veselībai, smadzeņu darbībai, dremošanas funkciju uzlabošanai. Pazemina arī asinsspiedienu. Pareizāk sakot, vairāk kā regulē asinsspiedienu. Ja samaiž šo odziņu miltos, to var pievienot atkal konditorejas izstrādājumiem, arī maizē, iegūst augļainu garšu izstrādājums un ilgāk saglabājas. Droši vien daudz nezin, ka arī vielogas var izmantot. Viņas piedod konditorejas izstrādājumu interesantu mandeļu ruma garšu. Pārāk daudz gan viņus atkal nevajadzētu lietot, jo izraisa aizsiltējumu. Nevajag lietot grūtniecēm. Smilcēkšķi. Smilcēkšķi mums palīdz imunitātei, veselīgai ādai, ļoti ādām ļoti labi palīdz. Sirds un asinsvadu veselībai. No smilcēkšiem taisa arī labu eļļiņu. Tad atkal tos izspaidus var izmantot sakaltēt un iztaisīt mielus. Tad ir plūškoks mums. Plūškoku arī nedrīkst vākt negatavu, bet tikai gatavu.
Un no viņiem arī var būt alerģijas cilvēkiem, jāpārbauda vai nav alerģija. Tas ir ļoti zināms augs arī imunitātei, palīdz gremošanai. Jā, atkal ir daudz antioksidanti, ja tumša oga. Tad mums ir sēklas un rieksti. Šobrīd vācam vēl. Sēklas jāvāc tikai tad, ja zinām, kas tie pa augiem. Rudenī parasti paliek brūni, un tur vairs īsti nevar saprast, kas tie par augiem. Tāpēc vēlams būt vasarā, kamēr vēl zaļā krāsa, vēl nokautuši, piesiet kaut kādas bantītes vai piespraust tajās vietās kokus, lai zinātu pēc tam, kur vākt. Vāc ar visiem lakstiem, klājas papīriem, vai kaut kur piekarina, un tad, lai tās sēklas nobirst. Par nātrēm ir interesanti, ka nātrēm ir gan sievišķie, gan vīrišķie augi. Sievišķie atšķirās ar to, ka nokarams ir tās skariņas. Vīrieškajām ir uz augšu. Vāc sēklas. Sēklas satur visvairāk uzturvielas. Tajās ir viss nepieciešamais, lai izaugtu jauns augs. Ja mēs lietojam uzturā sēklas, šīs aktīvās vielas palīdz mūsu organismam būt spēcīgām. Sēklas arī var likt ēdieniem gan veselas, gan samaltas. Atkarībā kā patīk, kā garšo. Kādas sēklas mēs izmantojam? Gārsu, vībotnes, lakšu, priedes, etiķkoku sēklas izmanto vairāk kā garšaugus, garšvielas, pievieno vai ēdieniem vai bagātinātu garšu. Savādāk garšu var iegūt nekā no mūsu klasiskajiem zināmajiem augiem. Citā kā vairāk satura olbaltumvielas, citas sēklas, tad tās izmanto vairāk, lai bagātinātu uzturvielas ēdienos. Ir mazāk zināms etiķkoka sēklas. Viņas sauc par sumaku, šo garšvielu, pazīst ļoti labi austrumos. No viņa var taisīt dzērienus. Viņu pievieno arī gaļas ēdieniem, pākšaugiem, šašlikiem, ceptiem kartupeļiem. Ēdiens iegūst skābu garšu, var aizvietot citronu. Jālieto citrons. Te es parādīšu, kur ir šīs vecītes nukā, sumaka sēklas. Var arī svaigi izmantot šobrīd, var uztaisīt dzērienu. Jāplēr augstu ūdeni, tad ilgāk jāpagaida, lai ievelkās un nebūs tik intensīva krāsa un garša. Jāplēr karstu ūdeni, tad nedaudz pagaidot, mums būs tēja. Vēlāk paskatīsimies, kā ievilksies. No nešrozītēm ievāktajām sēklām, kad mēs tīram ārā, nevajag mest ārā. Viņas apgrauzdēm var pagatavot kafiju. Mums garšīgi, interesanti kafija. Tātad vēl mēs vācam riekstus. Mums pārsvarā ir savvaļā lazda rieksti, bet jau ir arī kur valrieks nonākuši savvaļā. No riekstiem spiež eļļu, tad izspiež eļļu, tad iegūst sausni. To var izžāvēt un atkal samalt miltiņus. Miltiņus varam izmantot atkal visur, aizvietot daļu ar piešu miltus. Vēl tos miltus var iegūt, ja taisa riekstu pienu, arī paliek izspaidas izkaltējam, un atkal mums ir miltiņi. Vēl no riekstiem garšīgi taisīt riekstus viestus. Vienkārši samaļ riekstus. Mums ir gatavs riekstus viesus, kur var izmantot, smērēt uz maizītēm, arī konditorais izstrādājums, kaut kādu pildījumu var izmantot. Tad ir zināms kadiķoks visiem, droši vien tā ir pikanta garšviela, kur izmantot pie gaļas medījumiem, arī marinējumos.
garšīgi izmanto kabiķu ogas. Īstenībā tās nav ogas, tie ir čiepuri. Visi vienkārši sauc par ogām. Un mūsu ozolzīles. Visi zina ozolzīļu kafiju, bet no ozolzīlēm var taisīt arī miltus. Ir ļoti bagāta ar olbaltumvielām, citām uzturvielām arī. Kā mēs pagatavojam šos miltus? Zīles no sākuma nomizo, sagriež mazākos gabalos un liek augstā ūdenī. Maina ūdeni ik pēc pāris stundām, līdz ūdens vairs nav brūns. Šo procesu var pātrināt, izmantojot siltu ūdeni. Vēl ātrāk šo var panākt īslaicīgi zīles novārīt, un tad nolēju, vēlreiz novāra, nolēju un atkal, kamēr ūdens vairs nav brūns. Bet priekšroka dodās ar augsto ūdeni metodi, jo tad saglabājas zīļu garša. Noņemam rūkumu, bet saglabājas zīļu garša. Kad šis process ir paveikts, zīles žāvē siltā vietā, vai uz plītiņas, vai pie krāsnes ir tāda iespēja, vai cepeškrāsnī, bet nepārsniedz 50 līdz 70 grādu temperatūru, vai arī žāvētajos speciālos ar žāvēt. Pilnībā izžuvušus samaļ un izsijā, lai būtu smalkāk. Pievienu atkal, kur lieto kviešu miltus, daļu aizstāju ar ozolzīļu miltiem. Var pievienot kā biezinātāju mērcēm un zupām. Var arī no šādi pagatavotām šķēlītēm sagrauzdē un izmantot kafiju. Tad kafija nebūs tā rūgtā garša. Tad mums ir vēl šobrīd vācamas saknes. Saknes var vākt pavasarī un rudenī. Atkal vāc tad, kad jau augs ir nobrūnējis, varbūt pat vispār nav redzams. Tāpēc vasarā saliekam kociņus tajās vietās, ko mēs gribam savākt, lai pēc tam zinātu, kur kāds augs ir. Rudenī saknēs uzkrājas vairāk uzturvielu. Tas arī ir tā kā krātuvietis, lai pavasarī augam būtu spēks un sākt atkal jaunu ciklu. Mums ir divgadīgi augi un daudzgadīgi. Divgadīgiem augiem saknes vāc pirmajam gadā jau, jo otrajā gadā tā sakne būs maziņa un cieta. Un tie ir cigoriņš, dadis un sauvaļas burkāns. Daļa saknes Japānā, Ķīnā, Itālijā audzē tā kā pie mums burkānus. Tas ir ļoti populārs dārzenis, kuru izmanto dažādos ēdienos, gan sautējumus, gan cep vienus pašus panē. Ja nepatīk tā rūgtā daļas garša, tad var arī izmērcēt pirms tam ūdeni 2 stundas. Tad nebūs tik rūgts. Tad mums ir daudzgadīgi augi, kurus arī var vākt gan pavasarī, gan rudenī. Visiem zinām pienene. Ir arī brīnišķīgs ārsniecības augs aknā, attīra aknas, bet arī var vākt, gan izmantot pašu sakni sautējumos un zupās, kur izmantojam citus dārzeņus. Gan var kaltēt un samalt atkal miltos. Visas šīs saknes tā var darīt arī malt miltos, bet pieneni un dadzi mēs varam izmantot arī pie dārziņu sautējumiem. Par pieneni, ko es nepastāstīju. Un pienenes saknes arī var izkaltēt un apgrauzēt, un atkal mums ir garšīga kafija. Vēl pieneņu saknes svaigā veidā var pievienot pie kartupeļu biezputrām, arī daļa, bet neliela daļa pievienot. Tad mārrups visiem zinām garšviela, kalme arī ir garšviela, kā garšviela var izmantot ar ingveru garšu būs. Pilsētas biktenē ir krustmagliņu garša. Savukārt saules burkāns, kas mums ir divgadīgais, ir burkānu garša. Var izmantot garšaugu pulveros.
Savukārt vārpatu un vilkvālīti mēs varam sakautēt, samalt miltus pievienot ēdienam, lai dažādotu gan uzturu vielu dažādību, gan garšu dažādību. Ir vēl šobrīd vācam dažas zaļie augi. Mums ūdens tiešām ļoti silts. Vēl joprojām ir sastopama gan virza, gan sīkzieda sīkgalvīte, ko citi pazīst kā galīnsogu vai amerikānku. Daudz dārznieku viņu saķēruši galvu lādē, bet viņi īstenībā ir ļoti vērtīgs augs, ļoti bagātīgs ar minerālu vielām, vitamīniem, arī daudz olbaltumvielas satura. Es jau arī pavasarī stāstīju pagājušu reizi par viņu. Viņi joprojām turpina augt, var vākt. Arī var kautēt ziemai vai sasaldēt. Ir arī pelešķu lapiņas jaunās, sasējušās, izaugušas, vai tur ir nopļauts, ataugušas. Pelešķu lapiņas var aizstāt divas, pievienot pie kartupeļiem, piemēram. Ja ir kaut kur nopļauts un ir ataudzis nātri un gārsa, vēl var savākt. Atkal mēs varam šobrīd izmantot, vai sakautēt, sataisīt pulveres ziemai. Tad arī mauru kumelīti šobrīd var savākt, vēl ir atrodama. Mauru kumelītes galviņas pieliekot saldajos ēdienos iegūst tropisku augu garšu. Interesanti garšu jau samam. Visu pastāstīju, jā. Nu, protams, arī sēnes ir vācamas, par tām es daudz nestāstīšu. Tas jau pašiem zināms, tik vācam, kautējam. Ar tāpat var dažādos veidos, ko mēs zinām, konservēt, var saldēt, var kautēt, atkal pulveres taisīt un arī pievienot pie garšaugu pulveriem, garšaugu maisījumiem, piedodot šim garšvielai vēl interesanti sēņu garšu. Tātad, ko mēs gatavojam no šiem visiem, gan sēklu, gan sakņu, gan zaļumu, var gatavot garšaugu sāli, kā viņš tiek gatavots. Mēs noteikti izmantojam labu sāli, kurš ir rupja maluma. Arī šādi pagatavojot, mēs mazāk izmantojam sāli, jo garšaugu diezgan stipri var aizstāt nepieciešamību pēc sāles. Kādu augu mēs tur varam likt? Pelešķus, gārsu, kadiķu, talmi, laksi, plikstiņu, raudeni, nātri, vībotni, pīlāģus un irbeni. Arī skujus mēs varam likt. Varam likt vai nu pa vienam katru, vai taisīt miksi, vai pielikt mūsu tradicionāliem zināmiem garšaugiem, gan pētersīgi, gan selerijas, gan dieļu maisījums, ķiploku, visu sakautēt, sasmalcināt un vienā burciņā iekšā un savus vegetas taisam, miksējam dažādi un ļoti dažādi garšvielu komplektīgi. Garšaugu cukuru mēs varam gatavot. Šeit mēs liekam vasarā gan vairāk ziedošus kaut kādus augus, aromātiskus. Tie varētu būt lūžkoks, vīgriezi, mežrozītes, madaras. Var arī baltegus skuju taisīt cukuru. Un, kā es teicu, vēl mauru kumelīti ir salasīt. Arī garšaugu cukurus mēs varam taisīt no ogām. Iegūst krāsaini garšīgs cukurs ar dažādiem aromātiem, kurus jau pievienojot tējai, mēs atkal iegūstam kaut kādu dažādā garšu niansi. Varam gatavot arī garšaugu eļļas. Eļļā mēs liekam kaltētus garšaugus. Izmantojam labu nerafinētu eļļu. Noturam augus tur 2 līdz 4 nedēļas. Izkāšam un lietojam tad to eļļiņu pie salātiem vai pievienojam jau gataviem ēdieniem. Jo cept viņā gan neko nevajadzētu. Tā ir domāt vairāk kā garšvielu vai papildināt ēdienu garšu.
Vēl mēs varam garšaugus likt etiķi. Izmantojam labu, dabīgu, nepasterizētu augu etiķi, lai viņš būtu arī pats par sevi vērtīgs, pievienot viņam kādu vēl garšaugu, un viņš iegūst citu pievienoto vērtību, gan garšu, gan smaržu vēl citu. Šeit, kad augus liekam svaigā veidā, jo etiķis ir konservants, eļļā to nevarēja darīt, jo eļļa var sarūkt, ja liksim svaigus augus iekšā. Tāpēc etiķos šeit var likt svaigus augus, un pat ieteicams labāk likt svaigus augus, jo tad vairāk saglabāsies ēteriskās eļļas. Ja kautē, tad viņas izgaro. Parasti liek smalcināts augus, lai vairāk izdalītos gan aromāti, gan vērtīgās vielas, bet var arī ielikt veselu augus, parādīšu, piemēram, ir ābolu etiķīts, manis pašs gatavots, un es tur ielikšu zeltgalvīti. Un etiķis iegūs skaistu dzeltenu krāsu. Un šis augs ir ļoti labs urīnceļiem. Būs pievienotā vērtība, gan krāsa, gan skaists etiķīts. Un šādi te var arī kādam uzdāvināt. Interesanti. Garšaugiem iekšā. Skaisti dāvini sanāks. Kur meklēt informāciju par sauļas augiem? Ir tāds PDF augu noteicējs, tūlīt Uģis pievienos jums čatiņā, kur var par augiem palasīt informāciju. Sev var ielādēt telefonā un ņemt līdzi augu meklējumos. Un tad ir aplikācija ļoti laba plantne, kur arī par nopečētu augu. Viņš nosaka, kas tas pa augu, bet tur bišķiņ jāpasako līdzi, viņš reizēm neprecīzi atpazīst. Tur jāpārbauda pēc latīniskā nosaukuma, vēl jāieliek Googlē, lai atbilst visiem tiem parametriem, ko viņš tur pateica. Tā, paldies! Man ir arī mana mājas lapa Facebookā, kur es dalos ar padomiem un stāstu par dažādiem pielietojumiem no dabas produktiem, gan par etiķiem stāstu, gan būs par oksimeļiem, gan būs par ziedēm. Dalos ar savām zināšanām, noderīgiem padomiem. Tā, vai ir kādi jautājumi? Jā, pienāca īstais brīdis uzdot jautājumus. Es te cītīgi pierakstot palaidu garām to nosaukumu, kas bija starp smilšķērkšņu un vilkābeli. Sameklēsim. Ievogas. Ievogas var vākt, jā. Šo mazāk pazīst. Daudz saka indīga, bet nē, nav indīga. Var likt pie kūkām. Tiešām interesantā mandeļa runa garša ir. Tāda interesanta oguņa. Bērnībā vienkārši plūca un ēd, jā. Vinē, tev ir kāds jautājums? Jā, man būtu jautājums par to etiķu koku, jā. Kad precīzi vākt šos te, tā teikt, lai būtu tas sumaks, jā? Jā, sumaks. Tagad jau viņš ir gatavs. Tagad tieši varam vākt, jā? Jā, reku es šodien aizgāju norālu, tā ir svaiga jauna galviņa. Un arī viņi jau pēc tam arī vēl ilgi, tur tās sēklas tā nebirst viņiem ārā. Arī pēc tam ilgi ziemā viņas ir. Es tā ziemā paskatījos uz viņu, un es arī izlasīju, ka viņš ir izmantojams arī tā, jā, un
Un tad tā padomāju, ka vajadzētu šoreiz tā kā Jā, pamēģināt, jā. tieši tā. Viņš tiešām vienkārši tāds skābeni garšīgs, nav nekāds nepatīkams garš klāt. Tur noteikti arī savus vitamīnu un minerālu vielu buķeti vēl ir, kā jau visiem augiem. Jā. Un veikalos pa bargu nav to sumuku, jā. Mums viņš tēl visur apkārt. Ir, jā, man viņš arī ir, jā. Paldies. Tā jautājums, tur paskatīšos. Redzēs, Leldi jautā, cik metrus no lauksaimniecības zemes, kas apstrādāta ar pesticīdiem, ir droši vākt savvaļas augus? Es teiktu, ka ļoti daudz, jo vējš aizpūš ļoti tālu. Tur arī varbūt jāskatās, kad tur kaut kas ir lietas virsū, tad, uz kuru pusi vējuši būtu, bet, vismaz 500 metri. Kā tūģi domā. Protams, arī valdošie vēji, no kuras puses ir. Un kas vai priekšā ir kaut kāds arī, tā saucamie. Koki krūmi, jā. Jā, kas aiztur kaut ko paņem uz sevīm to indi nedaudz, jā. Pat pazemē jau var aizskaloties. Jā, tad jautājums, cik ilgā laikā nonāks lejā un arī tie baseini var papētīt, uz kuru pusi tad ūdens varētu doties, var paskatīties ar meliorācijas kartes, jo parasti jau tos laukus, kur šito ģifti gāž visu, tās jau ir meliorātās platības, un tā var redzēt, kur ir tie kur iet lejā slīkums jau. Jā, meliorācija.lv kartē var redzēt arī tos visus tos apakšējos, un tur ir kartēts. Jā, un tad var vismaz izsecināt, uz kurien tad viņi visi aizplūdīs prom, vai plūs uz to pusi, kur tā sakot, ir vieta, kur vēlās izņemt kaut kādu augu, iegūt vai nē. Jā. Izklausās jau traki, jā, nekur vairs drīz nevarēs. Meža pļaviņās. Ir vēl, bet ļoti, jāskatās. Labāk tomēr pabraukt kaut un pameklēt, cik tur, jā. Ja pie mājām tev tur nav, kaut kur jau vēl var atrast diezgan droši labas vietas. Tā, droši jautājumi. Varbūt pastāstat, kāds jūtu sēklas varbūt vācat vai saknes. Ogas jau gan jau vācu daudzi. Savvaļas sēklām jau mazāk cilvēku zina, jā. Tur jau nevajag, kā saka, iespringt arī, ka daudz tev jāsavāc. Saka, mazu burciņu pietiek, ja dažādas vēl viņas ir, viņas jau nedrīkst daudz lietot. Viņas tiešām spēcīgas, tevišķi sēkli. Ja savvaļas augus mums vajag, saka, saujiņu vai kaltētā veidā teikarot, sēklas, kur vispār čipsniņu iebaram kaut kur klāt un viss. Nevajag pārspīlēt. Man tev jautājums, ko tad samalt? Man gadījās tā, kad es mežozītes ņēmu malu un tad tam kafijas dzirniņam tā bija arī pēdējā reize, knapi puslitra burciņu samalt. Nē, kafijas noteikti, nē. Ideāli, ja tev speciāli maļam, ja tāda AliExpressā var nopirkt tādu, viņa tāda nav liela, tāda normāla, tieši mājas lietošana aparāta. Bet es maļu, man ir tas Nutribulets tāds, blenderis, viņš tāds diezgan spēcīgs arī, jā. Kaut gan es arī esmu saplēsis, ko es par to, es sēnes kaut kāds nav, vai čabu, vai kaut kāds pietu, un tam saplīstas plasmas trauciņš. Bet tas tāds spēcīgs, jā. Nutribulets tāds blenders, kur liek tā virsū to pieskrūvē, ka viņš maļ. Smauciņu. Izē prasīt, jūdīt, lai redz, jā. Es varu atnest parādīt. Re. Tā, tad kamēr tā sakot, tā ienes un rāda, ko var samalt dažādas saknes, sēklas un tā tālāk. Droši kādi vēl jautājumi?
Tā kā tāda liela kafijas dzirnaviņa, jā. Nu jā, tāds viņš. Un Mhm. šitāds vēl liekas virsū, Jā. iekšā naži, un tad viņš maļķis. Bet šitos arī nav problēma. AliExpressā var par nelielām naudiņām nopirkties, saplēš kaut ko. Tātad vēlams, lai mājās vismaz ir 2. Jā. Nu, man ir lielais tāds, nu, cik Mhm. un tādi mazākiem daudziem. Nu, lielajās parasti maļu kaut kādas lakskaulus, lapas, un tajā mazie cietāk. Jā, viņš riktīgi samai tādā pūderīti pilnīgi. Jo tas kafijas zirnaviņas jau var viņas tā diezgan graudāni īstenībā samai. Jā. Bet šis tā kā zvērs. Viss pulveri. Jā. Kā varam dažādot savu ēdienu kartu ar dažādiem augiem, saknēm, nogas arī. Varam malt un pulveris un miltiņus taisīt. Te man kur ir, neparādīja pīlāģi sakautēti. Es parādīšu kādu knitviņu es daru, lai mitrums netiek. Šitādas te liek iekšā. Tas ir, kas parasti kaut kādiem vitamīniem vai kaut kur ir klāts, viņas nemet ārā. Arī tāds var nopirkt. Un tad es tos lieku iekšā. Mitrums netiek klāt. Nu, viņš arī diezgan noslēdot fermentiski. Ir kaut kas vēl bez tāda, kas ir atsevišķi jāpāk ikdienā lietojums, ko var izmantot. Nezinu, var salvet ieliekot tā uzsūks, nezinu. Pavīzi. Kartupeļu miltus ber apakšā. Arī citi. Arī tavs. Arī var iebērt. Jā, kartupeļu miltus apakšā. Nu, Lelde jautā, kā labāk kaltēt ogas un kā uzglabāt? Nu, ja ir plītiņa vai krāsniņa, protams, tas viss ekonomiskāk ir reiz kurināt. Tur var kaltēt. Man nav. Es kaltēju speciāli. Agrāk kaltēju vienkārši cepeškrāsni, nedaudz pavērta turtiņas vaļā. Nu, kaut kāds vielīts ielikt, lai mitrums nāk ārā. Bet tagad es nopirku to speciālos kaltētāju. Tie ļoti labi žāvē ātri, jo cepeškrāsni ļoti ilgs process ir. Citreiz pat diennakti, tur viņš tie žāvētāji daudz ātrāk. Vai es kādreiz mēģinājis, vai es saskārusies tam saules žāvētājiem? Tajos. Esmu dzirdējis, tāds plāns ir tādu uztaisīt. Kur jūs Bērskalnos taisījāt, ja viņi? Bērskalnos mēs iesākām taisīt, jau tā diktē, cik tālu tad ir tikusi, vai ir jau pirmo žāvējusi, jā. Kādreiz. Nu jā, vēl kā var pātrināt ogu žāvēšanu, viņas saspaidot. Tur gan izveidosies tāds kā, piezenīts, bet tad izklāja, kaut kā cepam papīra, un tāpēc tam, ātrāk tas process vienkārši. Tā var pātrināt. Un kautēšanu. Tas, ja izmanto pēc tam miltus, tad pulvers. Nu, kāpēc tam samals tad, jā? Nu jā, bet ja grib tējām, tad, vesels ir. Un tas, kad pirms tādas kaltēšanas, pirms sasaldēšana kaut ko dod, reizēm priekš sulām sakot, ka labāk cukuru sadod un tā tālāk, kas sasaldē priekš šādām tad darbībām. Nē, tieši, būs baigs lapieris. Tā viņš tajā miziņā, viņš labāk tā kā, smuki arī neiztek tā suliņa ārā, tad tev tiešām tā suliņa izlicēs, tad tev viņa kaut kā vēl jāizmanto kaut kur. Bet tā tev tas viss paliek tai odziņa iekšā. Kad tu saspēji, tad, ja viņš tur tā papīra ar visu, tad paliek. Tas sasītā. Varbūt kāds, vēl kādu ogu vai ko ir pamanījis labāko nolasīt un... Kazenes ir vēl mazliet abonams. Jā, kazenes ir,
Es viņus tā kā vairāk uzskatīju pa mājas, tāpēc es viņu, kaut gan plūškoks arī ir mājas, vai teikt. Bet, stavaļā ar sastopums. Kā zemes jāvar arī. Gan jau mežā ar kaut kur meža kā zemes. Tā. Re. Sakot, esam uzzinājuši, ko mēs vēl varam iet mežā, dabā, laukā, pļavā un vākt. Atceramies tad nākošajā gadā jau vismaz saliekamā dzīmes, lai zinām, kur tad ir tas augs. Vai nesanāk tā, kad izrokam, tad domāju, vai tas ir, jo var taču trāpīties ar kaut kas indīgs, vai ne? Domāju, ka var kaut kas, bet, Jā. Bet, pienenēm vēl laksti ir. Jā. Daudz kam vēl ir, saku, rudens mums priecē, vēl visu kaut ko var atrast. Sēklas arī vēl var atrast. Man tev jautājums par nātrēm, ka reiz šogad arī nātris sēklas, teiksim tā, ievākt, arbojos, nogriez jau kādu mēnesi varbūt, vai man liekas mēnesi apakaļ, nolikt, lai kalst augšā, šķūni augšā. Es vienkārši domāju, var par agreses viņas ielicis. Kaut kas jau birs ārā, jo nevar saprast, kurā brīdī tam viņas ir gatavs. Kurā brīdī izbirs. Bet tev ir kaut kas, kā tu kautē, kaut kā uzklāts uz papīra? Es vienkārši, ēnā uzklāts uz kartonu. Un vienīgais man secinājums bija, ka viņas pašas nav izbirušas ārā, ka vienkārši tomēr ir tās skaras ir jāpaberzē, lai kaut kas birtu ārā. Jā, tieši es to gribēju teikt, nemaz tā citreiz baigi nebirds viņas ārā, tad es viņas berzēju. Tad tur arī tādas drupači no tām skarām, bet, protams, ka tas nekas slikts nav. Ja ļoti grib, tad var izsijāt tas sēklas ārā no tām drupačām. Bet, ja tu lieto viņas vai pieber kaut kur tās smalkās karu daļiņas, jau arī nav sliktas. Tā kā es arī visām tām skariņām labāju burtā un visu. Skaru drupačiņiem. Jā, bet vienas pašas tā tik negrib baigi birkt, viņas ir jāpadrupina. Tad par to uzglabāšanu, tad tie plasmas trauki ir ok? Vai labāk papīra turzas? Plasmasa, bet vajag tā, lai tur netiek mitrums klāt. Jo tur jau nekāda reakcija nenotiek. Šķidrums nedrīkst, tur retīts eļas un tāds plasmasās. Bet vispār labāk augs tomēr papīra turzās. Vai stikla burkās, jā. Jā. Es par stikla burkām, jo tāpēc, kāda, papīra tūtās var glabāt tiem, kuriem ir visu laiku mājās ļoti savs, konstants klimats, bet ir, visas sādiem mājās, te ir silts, te augsts, un tā tad labāk ir stikla burka. Tas ir visdrošākais. Pat burkā vēl labāk ielikt. Plastmas ir plastmasa. Es tā distancējos no tās. Ineta? Vai vēl kāda, tā sakot, novērojuma secinājuma kādam, kas gribētu padalīties? Un par to samalšanu pulveros, tajos miltiņos, labāk glabāt ir tādus, nemalt. Un tad, kad lieto vai nelielos porcijās malt, jo šādi labāk saglabājas viss uzturvielas. Kad samaļ arī derīguma termiņš samazinās. Viņš vēl higroskopiskāks paliek, vēl vairāk ātrāk var visādi mitrumi tik klāt, tā kā maļam nelielās porcijas lietošanai. Tas pats attiektos arī uz ozozīļu miltiem un tā tālāk? Jā, uz visu, uz sēklām, uz saknēm, uz ozozīlēm, jā. Kafija, arī, piemēram, pupiņa kafija glabājas veselās graudos, viņa aromātiskāka, bet viņi samaļ, viņi visu laiku zaudē aromātu, tāpēc vislabāk viņu malt pirms lietošanas. Tas ar visiem tā ir. Jo pēc tam ātrāk oksidēs, arī izgaro visu garšas smaržas. Nelielām porcijām vai pat tikai pirms lietošanas vajadzīgo daudzumu samaļot. Jā. Re.
Uldis kaut Jā, sveiki, labvakar. Man jautājums, es te grāmalā redzēju plūškokus, man ir vienā vietā gan sarkanas, gan melnas ogas. Tas melnās būtu tā kā ēdamas? Melnās Vai ir arī ēdamas, jā. nevar tā? Nē. Bet ja viņš tā kā vienā vietā kopā tā kā, nu, ir gan sarkanas, jo sarkanās ir indīgas, ja? Jā. Melnās ir kā ēdami. Bet viņš varētu būt, kad aug savvaļā arī tas melnais, ja, pie mums? Jā, putniņi iesēja, jā. Putniņi šatnes ar tev. Tad, Jā, noteikti nekas viņam nav. To melno var ēst. Tur jau ir 3 melns, balts un sarkans, jā. Viņš nevar paņemt no sarkanā indi. Tas tāpat kā pa mušņu jautā, vai blakus jau kaut kā cita sēna, vai var ņemt noteikti. Nu, sarkano mušņu. Tas iet pa sarkano mušņu. Pa zaļo un balto nē. Pa blakus tad nē. Tā. Nu, ja jautājumi ir uzdoti, atbildes saņemtas un varbūt vēl kāds komentārs, kā sakot, 1, 2, 3 un komentāru nav, tad